Tik lieli elektrolīniju postījumi un elektrības padeves traucējumi bijušā Madonas rajona teritorijā nav bijuši kopš piedzīvotās 2005. gada janvāra vētras. Tiesa bēdīgu ģenerālu mēģinājumu Madonas pusē daba bija sarūpējusi aizvadītās vasaras augusta viesulī. Daudzās lauku sētās elektrības šogad vēl nav bijis. Brieškalnos elektrība pazuda 1. janvārī. Jaunais gads iesākās ar tumsu. Un nebija 3 dienas. Sagaidījām jauno gadu, sadarījām pēc jaunā gada darbus, jo iepriekšējā dienā nebija elektrība. Un tad arī tā mēs vēl šodien neesam redzējuši. Šobrīd mums ir atslēgtas, jeb bojātas 12 līniju posmi vidējā sprieguma tīklā un 98 transformatori ir bez sprieguma. Tas ir apmēram kaut kur 1200 klienti. Paveicies tām zemnieku saimniecībām, kuru rīcībā ģenerators vai izpalīdzīgs kaimiņš. Arī Modrazama Rauska Brencēnos kaimiņš izlīdzējis ar jaudīgu, tepat Latvijā ražotu dīzeļģeneratoru un 20 govju pulciņš nav jāslauc rokām. Ar elektrību, teiksim, es tieku galā, kad kaimiņam, paldies Dievam, ir elektrība šitās dienas, jā, un viņš ir aizdevis man savu ģeneratoru. Pārējos darbus paši tīram, varojam, daram, tas ir ikdienišķais darbs, es diegu tīram un tajā māju un barībai, visas pieviešanai, un ar to jau mēs tiekam galā. Ceļi ir tādi, kā ir, to jau jūs paši tikko izbaudījāt, jā, kā ir iebraukt, bet arī pienu mašīnu šorīt un vakar ievilku un izvilku ar traktoru ārā, tik daudz jau. Vienkārši jāizdarīja, nekas jau tur ārprātīgs nav. Smagākā situācija joprojām Varakļānu pusē Stirnienē, no Švāna uz Madonas pusi. Bez sprieguma ir Ļaudona, Vecsaikava un norit darbi arī Lubānas novadā. Viss smagākais vēl priekšā, vērojot laika apstākļus ar bažām, teica zemnieki. Lai novērstu saspringto situāciju, pietrūkst jaudas, atzīst arī Latvenergo vīri. Mūsu resursus nepietiek. Mēs esam piesaistījuši šobrīd Madonā strādāt 14 darbu uzņēmēju brigādes. Tad mūsu pašu remonta celtniecības virziens šeit nokomplektēts 6 brigādes. Un mūsu pašu, teiksim, tehniskais personāls. Es domāju, ka tas ir tikai sākums, jo, kad paskatās mežos, kas notiek, jā, šis aplidojums ir tāds, es tādu neesmu redzējis, jo iepriekšējais, kad mums bija kādus gadus atpakaļ, tas bija kā vējš papūta, tas ledus nokrita nost, bet šitais ir kā pielīmēts. Un tagad sniegs snieg, koki ir noliekušies, koki paliek smagāki un aplidojums nekrīt nost. Un es domāju, ka tas ir tikai sākums mums vēl. Kaut arī lauku ļaudis jau raduši tikt galā ar grūti izbraucamiem ceļiem un elektrības pārāvumiem, trūkumus saskata arī Latvenergo darbībā. Īstenībā tās problēmas, tās jau ir tās sekas mūsu tajā darbībā, var teikt, jā, un organizēšanā darbu. Jo, es tā negribu iedziļināties tur Latvenergo problēmās, bet cik es zinu, kad man vasarā nebija, kad mums bija jau tie vairākas vētras pēc kārtas, jā, tad ir ļoti maz darbinieki atstāti, kas strādā tieši uz līnijām. To es sapratu no tām brigādēm, kas bija pie manis, kur mēs novērsām, kad arī vasarā man bija pārāvumi vairākas reizes. Kā norāda Latvenergo pārstāvis, šobrīd arī biroja darbinieki tiek nodarbināti līnijās, bet turpinoties snigšanai, situācija sevišķi Latgales pusē var būtiski neuzlaboties. Madonas rajonu mēs drīz vien būsim sakūpuši un drīz vien lietotājiem piegāde tiks atjaunota. Vismagāk mums iet Jākapils pusē. Dunava, Aknīste. Ērgļus mēs principā vakardien esam jau savākuši, Ērgļu novada. Šeit palika šorīt vēl viens zemsprieguma bojājums. Un tū tam esam arī Lubānas novadā, lai visiem lietotājiem piegādātu enerģiju. Vienīgais risinājums būtu kabeļu ierīkošana, taču tas ir finansiāli ietilpīgs process, lēš Latvenergo. Tikmēr koki pār elektrolīnijām turpina liekties zem ledus un sniega seguma.